Labrīt, kolēģi, Liepājas draugi un viesi. Good morning, dear colleagues, Liepājas friends and guests. I will continue in Latvian, but you're really welcome in Liepāja, in Latvia. I know many of you are really first time here, so enjoy the whole conference. And of course, I trust our dear AI Tilde tool, so let's hope for best. Paldies, Kristīne, paldies, Baiba, visai Eiropas kultūras galvaspilsētas komandai, Lieliem Dzintaram un reģionu pašvaldībai, visiem apkārt par šo skatuvi un darbu. Un šodien runāsim par pārēju no tādas tehniski pieejamas uz saprotamu un tiešām piekļūstamu kultūras pieredzi ikvienam. Es nāku no mūzikas jomas un ar katru gadu apzinos, esmu privileģēts. Man personīgi jau nav nekad bijuši tādi šķēršļi baudīt kultūru. Es dzirdu, redzu, uztveru, samērā brīvi pārvietojos arī telpā. Un tieši tāpēc šo privilēģiju uztveru kā pienākumu strādāt, lai piekļuva kultūrai ir normalitāte, nevis veiksme. Pirms pāris nedēļām mūsu kultūras ministra Agnese Lāce un valsts sekretāra vietniece Baiba Mūrniece bija Pasaules kultūras politikas konferencē Mondiakula 2025. Un tās rezultātā panākta vienprātība, piekļūstamība kultūrai ir cilvēktiesības. Katram cilvēkam ir tiesības brīvi, pilnvērtīgi piedalīties sabiedrības kultūras dzīvē, baudīt mākslu un izmantot tās labumus. Tas nozīmē vienlīdzīgām iespējām jākļūst par realitāti, apzinoties un mazinot šo nevienlīdzību. Kultūra nedrīkst būt elites privilēģija, te ir jābūt atklātai ikvienam. Un Latvija šajā procesā ir redzama un uzticama. Kultūras ministra Agnese Lāce arī bija šīs pasaules konferences ziņotāja. Tāpat arī vadīja mūsu reģionu konsultācijas, un tas uzsvars bija, ko izcēlām skaidrs. Piekļūstamība ir cilvēktiesības, bet vienlaikus tas mums šeit mājās šobrīd uzliek vēl lielāku pienākumu. Varētu teikt, jā, deklarācija ir daudz, un vēl kamēr mēs nonāksim līdz to īstenošanai, tomēr paskatāmies vērīgi. Jau šobrīd kultūra nav ekskluzīva. Jau šobrīd kultūra pasaulē rada vairāk nekā 3% no visa pasaules iekšzemes koprodukta. Kultūra veido vairāk nekā 3,5% visas pasaules darba vietu, un Latvijā tā saucamais multiplikators ir 2,5, un tas nozīmē vidēji augstu rādītāju starp visām nozarēm. Tātad tas, kā padarām kultūru pieejamu, ir arī Latvijas, Baltijas, Ziemeļvalstu, Eiropas Savienības un visas pasaules ekonomikas attīstības jautājums. Šodienas laikā dzirdēsim tiešām cilvēcīgus un ļoti konkrētus piemērus, kā piekļūstama kultūra padara cilvēka dzīves kvalitāti labāku un vienkārši maina cilvēku dzīves. Tāpēc tagad iezīmēšu dažus procesus Latvijā no valsts līmeņa skatu punkta. Pirmkārt, noslēdzies konkurss kultūras mantojuma saglabāšana un jaunu pakalpojumu attīstība, kur īpašs akcents ir tieši uz piekļūstamību un līdztiesību kultūras vidē. Otrkārt, jau ir iesniegt, es esmu pārliecināts, arī daudz no jums ir iesnieguši, un vērtēšanā ir pieteikumi Eiropas Savienības fondu finansējumam, kultūras piedāvājumam, sociālai iekļaušanai un inovācijām. Un šeit ir tieši uzsvars uz mazaizsargāto grupu patiesajām vajadzībām kultūrā. Treškārt, kopā ar valsts kultūra kapitāla fondu turpinām attīstīt piekļūstamības nozīmi, lai projektu konkursu kritērijos tas tomēr būtu ar savu svaru, un tas nebūtu tāds vienkārši pēdējā brīža ķeksītis. Ceturtkārt, turpinām darbu reģionos. Novembrī Valmierā, otrā Latvijas pusē, seminārs par praktiskiem risinājumiem. Un šeit tiešām no sirds aicinu jūs arī iesaistīties,
Varbūt tas ir kāds viens izaicinājums, ar ko netiekam galā. Varbūt jūs esat atraduši jau paši kādu risinājumu un var dalīties ar citiem. 5. Tas jau ir bišķiņ sanāks stāsts. Izvērtējām piekļūstamību 40 pašvaldību kultūra vēsturiskās objektos atrastajā Latvijā. Taču būsim godīgi. Telpas nav tas pats, kas pasākumi. Un, ja skatās Latvijas pētījums, ko rāda dati Latvijā, tad, pieņemsim, dzirdes grūtībās un pielāgojumos nosakta 39%. Indukcijas cilpas 2%. Un, protams, skatāmies digitālo jomu, jā, arī tur no satura līdz mājaslapām, biļešu sistēmām, tur mums ir ko darīt. Un labais ir tas, ka šobrīd apziņa pieaug par to, ka ja mēs ieplānojam piekļūstamību iepriekš, tad beigās, ja tas rezultāts arī ir lētāks. Ja mēs to saulēcīgi ieplānojam, ieliekam uzreiz iekšā, būvējot, izstrādājot. Un ticu, ka kopā strādājot tālāk, mēs varam šo mainīt. Man viens personīgi tuvs stāsts ir izglītība. Un vienota skola nav tikai par valodu. Tā ir par vidi, kur katrs bērns ar autismu, disleksiju, UDHS vai redzes dzirdes kustību traucējumiem, lai katrs bērns varētu mācīties kopā ar citiem un baudīt mākslu. Tāpēc svarīgi, ka Latgales mūzikas un mākslas vidusskolā šobrīd uzsākt modernizācijas darbi, lai mēs sakārtotu vismaz funkcionālās pieejamības un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, visiem cilvēkiem tieši ar šo pārvietošanās grūtību padarīt to reāli. Un Nacionālā mākslas vidusskola no 23. līdz 29. gadam, tur vairākos posmos modernizējam vidi, lai tiešām būtu vienlīdzīgas iespējas piekļūt izglītībai. Jaņu Rozentāla mākslas skola šogad tikko uzsāka jaunās telpās mācību gadu. Savukārt Rīgas domkora skola šie procesi tiek uzsākti. Un tas ir viens svarīgs impulss, ka mēs sakārtojam vienu šo jomu, mēs iedodam impulsu, enerģiju, arī sakārtot nākamos piekļūstamības aspektus. Tas nav tikai par ēkām, tas ir par iespēju katram bērnam. Un, lai finansējums ikdienas prakse rezultāts sakristu blakus naudai, mums vajag gan prasmes, gan mērījumus. Tas ir par apmācībām, gan no arhitektiem, būvniekiem līdz valsts un pašvaldību darbiniekiem. Un testēšanu kopā ar lietotājiem. Un šeit ir svarīgi, kā mēs mēram. Ka mēs pārējam no tādas informēšanas, varbūt dažreiz arī tāpēc, ka mums kāds paprasa, uz tiešām jautājumiem. Un šeit jau iepriekš ir runātāji, gan Kristīna, gan Baiba arī šim pieskārās. Jo tad nomēram tā, ka pajautājam, vai cilvēki tiešām atnāca, vai viņi atgriezās, vai ieteica citiem. Un tad tā piekļūstamība kļūst par pieredzi, nomērām pieredzi. Un šodien sanākušajiem kultūras, piekļūstamības visu jomu ekspertiem, kas šeit ir, no Kurzemes, Latvijas un ārvalstīm, protams. Man tāds viens aicinājums, bet īpaši tiem, kam piekļūstamība rūp, un es ticu, ka mums visiem šeit šodien rūp piekļūstamība, bet tā varbūt nav tā primārā joma, nav jūsu pamatrūpa ikdienā. Man 3 lūgumi. Pamaniet, pārbaudiet un pārveidojiet. Pirmais, pamaniet. Es arī mēģināšu atgriežoties Rīgā jau šodien vakarā un rīt ejot gaitās pamanīt varbūt vienu konkrētu šķērsli, kaut kādu konkrētu, kaut vai mazu lietu, kas īsti nestāv. Varbūt tā ir kaut kas pieejas, varbūt tā ir biļete, varbūt no satura līdz digitālajai formai. Un tad pārbaudām, notestējam ar kādu reālu lietotāju, ar to, kam ir tās speciālās vajadzības, pārunājam un mēģinām atrast risinājumu. Ja bieži vien lietotājs ir tas, kurš īstenībā zina labāk, viņš varbūt jau 100 reizes aizdomājas, kā to var atrisināt. Un treškārt pārveidojam vienu tekstu, afišu, pasākumu saprotamā, lietojamā formā kaut ko vienu. Un skaidrs, ka tas prasa laiku, enerģiju, emocijas, bet arī, ja noliežas rokas,
ziniet, ka jūs neesat vieni. Jūs neesat vieni, un jau ir kāds noteikti, kurš ir bijis jūsu kurpēs, un šis ir brīnišķīgs formāts, kur mēs varam satikties un uzzināt arī, kam paprasīt. Daudz no jums cēlās jau pirms saulēkta. Un, lai šodien būtu Liepājā, lai pavadītu šeit produktīvu šo laiku, un paldies par jūsu attieksmi. Kultūras ministrs vārdā novēlu, lai šī diena mums atgādina, kultūra ir kopdarbs, un katrs cilvēks šeit ir gaidīts. Ar šo pacelēto sajūtu atklājam šo brīnišķīgo konferenci Kultūras renovācija. Paldies!